ņemot vērā visu, ko jūs esat dzīvē līdz šim jau darījis, tomēr attiecības ar glezniecību, kā viņas ir veidojušās? Jā, bezgalīgi sarežģīts jautājums, jo man jau visu mūžu līdz pat pensijai būtībā nācies nodarboties ar glezniecību kā tādu aizliegto augli. Jo dzīve man tik ātri ievirzīja būtībā jau akadēmijas jau pēdējos 2 kursos. Es jau vienlaicīgi biju arī Rundāles pils muzeja zinātniskais līdzstrādnieks, un Rundāles pils, tas milzīgais, brīnišķīgais nezvērs man ierāva iekšā dziļi. Un tāpēc es jau vien brīdi iedomājos kaut kādā 60 gadu vidū, es domāju, vai es 13 gadus mācījos glezniecību Rozentāla skolā, Mākslas akadēmijā. Man no tā viss būs jāatsakās. Viss jāziedo šim lielajam uzdevumam, šai misijai atjaunot Rundāles pili. Un tad tikai ārkārtīgi pamazām, kaut kādā 67. gadā uztaisīja vienu mazu bildīti pavakariem, ja. Un tad tā lēnam tas kaut kā izveidojās kā tāda papildus nodarbība, to nevar saukt par hobiju, tas nebija par hobijas, man jau hobijiem nekad nav bijis laika, un vispār kā jēdziens man nemaz nepastāv. Bet vienkārši tas, ko es jau pazagu tam, kas ir vajadzīgs pilī, un kas ir vajadzīgs grāmatu rakstīšanai, jo tā lieta arī parādījās ļoti ātri un saplūda kopā ar to pamatdarbu Rundāles pilī. Jo mēs jau 60. gadu būtībā vidū, jau pašā muzeja darbības sākumā, sajūtam, ka Latvijā izveidosies tāda situācija, ka senā māksla, senie pieminekļi, baznīcas, muļas nevienam nav vajadzīgi. Izrādās, ka liekas, ka tīri vai mēs esam vienīgie mazs muzejiņš, kam tas interesē, un kas, ka iet vienā baznīcā, kam vaļā durvis, un kurā redz, ka visu laupa, tad mēs viņu gribam glābt, un mēs esam vienīgie Latvijā, kas to dara. Un tāpēc es izveidoju paralēlu darbību tam, kas jau bija pats uzdevums rūpēties par pili. Un vēl piedevām arī, mēs ļoti labi sapratām, ka jau mēs esam tajā baznīcā un kaut ko paņemam. Ja mēs esam mužā un paņemam no viņas krāsni un grīdu un kāpnes, tad mums to visu vajag arī fiksēt, mums vajag uzmērīt, mums vajag nofotografēt. Un līdz to veidojās arī arhīvs, un tas bija otrs uzdevums. Paralēli tas bija kultūras ministrijas, pieminekļu inspekcijas arhīvs, mēs veidojam otru šādu arhīvu. Un līdz to mēs ar vien dziļāk kritam iekšā visā šajā milzīgajā pasākumā, kas it kā bija radīts tieši tam, lai aizvest man projām no glezniecības. Un arvien grūtāk kļuva atrast laiku šai nodarbībai. Un tomēr tas kaut kā pa brīnumu notika, un 80. gadu vidū tapa viena glezna, pie kuras es strādāju 4 gadus, būdams lepns, ka es tā kā Leonardo da Vinci, slaveno Giocondu izstiepu uz 4 gadiem. Bet tas vienkārši bija no tā, ka milzīgas pauzes, un tad atkal atgriežos. Un tā es atkal sāku pamazām, un tapa pat lieli cikli, un es biju pārsteigts arī, ka es varēju 2011. gadā parādīt savu lielo ciklu 5. bauslis. Jā. Un jau līdz ar to jau ieejot ne tikai kaut kādu prieka bildīšu taisīšanā, bet nodarbojoties ar to, kas man vienmēr bijis ārkārtīgi svarīgs. Tad nevis glezniecība kā laika pavadīšana, vienkārši skaistu kaut kādu vīziju, iemiesošanu zaudekli, bet ielikt tajā to, ko es domāju, ko es sajūtu, kas man uzbudina, pret ko es protestēju vai ko es gribu apgalvot, ka tas ir pareizi. Un būtībā tā tas viss aizgāja. Bet man ir interesanti uzzināt no jums, vai tā bija sava veida atgriešanās glezniecībā vai vajadzība pēc glezniecības blakus šim menedžera milzīgi noslogotajam laikam Rundāles pilī, vai viņa bija kā kaut kāda kompensācija līdzsvaram iekšējam? Jā, tur iziet kopā. No vienas puses, protams, ir šis komplekss. Es saku, 13 gadus mācīties gleznot un būt spiestam atteikties. Bet otra lieta ir kompensācija. Patiešām jūs pareizi sakiet, man paglāba tas, ka bija 3 tādas galvenās lietas. Pilī, es, protams, pils un viss tas neiedomājamais uzdevuma blīvums, kas bija, iedomājieties, ķeroties klāt pilnīgi pamestai mājai, kur jāpārvērš par hercogu cienīgu rezidents. Vaiprāts, sevišķi padomu laika apstākļos. Otrs ir grāmatu rakstīšana, kas man arī ierāva iekšā, arī man bija tāda vēlēšanās kaut kā parādīt tas, kāpēc vispār cilvēki ceļ pils un mužas un baznīcas, kāpēc to visu šī skaistā seno laika māksla. Otrais bloks, un
glezniecība man bija, kā jūs sakiet, kā kompensācija, kā kaut kā tāda aiziešana, kaut kur citur, aiziešana citā pasaulē. Jā, un tad tas jau šausmīgi izklausās par dienu pils, vakarā es vēl rakstu grāmatas, toreiz vēl uz rakstām mašīnas, protams. Jā, un tad vēl es atvēlēju kaut kādu brīdi gleznošanai. Pats vakarā, vēl vakarā tumsā. Un, protams, tas sestdienas svētdiena, kur atkal jāsadala ir starp grāmatu un gleznošanu. Un tā pa vidu es kaut kā iemanījos nodarboties ar to, ko es pareizi sakiet, kompensācija. Tā bija nepieciešamība. Un šajās gleznās es varēju ielikt visu to pārējo, ko es domāju, ko es izjūtu. Un kas, protams, ir galējā pretstatā tam, ar ko es nodarbojos. Ja? Senā māksla un viss skaistā arhitektūra, bet tajā pašā laikā, ja jūs saprotiet, es jau to daru nevis nostalģiski, omulīgā atmosfērā, es to daru cīnoties ar laikmetu savu, ar to vidi, kurā es esmu, ar padomi vidi, kurā principā jau vispār pie vienas vietas ir kaut kādas pils un baznīcas, un tajā pašā laikā, un tomēr panām sevi no jau pastāv arī pieminekļa aizsardzība, un kā tas tā ir, jā, un lielais rastrelli, un jā, un pieminekļas ir jāglabā. Un ar to mēs tur braucam pa vidu visā tajā un panācam, ka tas tomēr notiek. Un notiek pie tam ļoti labi ar ārkārtīgi atbildības sajūtu un piedevām vēl neiedomājam lēnām un ilgi, jā, mēs savā ziņā esam uzstādījuši ar Undāls pilu tādu, es gribēju teikt, pasaules rekordu, cik ilgi var vienu objektu restaurēt, jā, pusgadsimtu, un vēl varētu teikt, ka tur vēl mēs vienmēr darīsim kaut ko un pieliksim klāt. Jā, un tad, jā, šī te brīnišķīgā kompensācija iet citā pasaulē un darboties ar tēmām, kas man ir vajadzīgas. Es negribēju teikt, ka kompensācija būtu tādā veidā, ka es vakarā gleznot gleznas, kas atmasko padomu režīmu tā tālāk. Nē, man tas vienmēr vairāk bija savādāk, jo man kopumā bija jādomā par to, kāpēc ir tā, ka cilvēki ceļ pils un baznīcas un grib radīt skaisto, un tad nāk karš, nāk revolūcija, un to viss iznīcina. Vai daļēji iznīcina, sabojā, un īpaši Latvija ar savu dramatisko 20. gadsimta kolīziju pilno vēsturi. Iedomājieties, 1900. gads, vēl vecā kārtība, vecais režīms, ja, un ir kungi, un ir kalpi, un ir muižas, un viss vēl dzīvo pēc veco laiku paradumu, ja. Ir skaistā dzīve, un ir kalpa nabadzīgā dzīve. Un tad nāk viss satricinājumi, 5. gads, 1. pasaules karš, agrārā reforma, 2. pasaules karš, padomu laiks. Un liekas, tam vismām vajadzētu aiziet bojā, un tomēr nē. Nē, tas viss arī vēl kaut kur izdzīvo, un arī mūsu muzejs darbojās ar šīm paliekām vāc kopā, un mēs vedam uz tukšo Rundāls pili to, ko vēl var izglābt no baznīcām un no muižām, un pa vidu man visu laiku šī doma, ja, kāpēc tā ir. Šī vēlēšanās saprast, jā, kāpēc cilvēks tā uzbūvēt, ka jādara kaut kas tāds liels un varants, jā, kāpēc ir jābūvē piramīdas un pēc tam viņas jāizlaupījā, un kāpēc ceļ katedrāls, un pēc tam nāk atkal karu un mēri, un nāk 1. pasaules karš, kad uzspridzina brīnišķīgo Reimas katedrālu. Saprotiet, tas viss ir kopā, un tā ir šī lielā mīkla, jā, cilvēka dvēseles ārkārtīgā sarežģītība, civilizācija attīstība, ļoti dīvainā, cikliskā, jā, kad kaut ko ceļ un kaut ko grauj, un pēc tam no jauna to dara, un bieži vēl labāk, ja. Un man vienmēr, tāpēc arī glezniecībā gribējas ir parādīt gan to, kas ir skaists, bet tajā pašā laikā parādīt šo dramatismu. Un tāpēc vienmēr man zinām mērā bijis par tādu apsēstību ar jēdzienu karš un revolūciju, kas tad 2011. gadā rezultējās ar šo te 8 gleznu ciklu revolūcija un karš. Varbūt par šo pašu ciklu vai par šo tēmu, ko jūs tagad runājat, tas ir vairāk tā kā zemapziņas diktētā izlaušanās, šī te milzīgā vēstures un mākslas zināšana un tas smagums un šī te cīņa starp labo un ļauno vēsturē, vai tas ir kaut kā, kas caur jums mēģina ienākt un pats realizēties gleznās? Es domāju no tēmas viedokļa. Vai tā ir apzināti veidota domas, kultūras domas uzstādījums, kompozīcija? Jā, tas ir pareizi jautājuma nostādījums.
Jo man atbilde ir tāda, ka tur jābūt kopā. Pamatā tam būtībā ir bērnības fobijas. Jo man bija 3 gadiņi iedomāties, ka man savu 3. dzimšanas dienu bija jāsien apstākļos, kad māte bēzodos man uz laukiem pie vecmāmiņas, domājot, ka tur būs drošāk kā Rīgā. Un taisni mēs atrodamies Lielupes krastā, otrā pusē sarkanā armija, ko bombardē to pusi, kur esam mēs un mūsu mājās, ir Wehrmachta daļas, ja? Un vēl piedomā vecmāmiņas mājā arī vienu galu nobombardēja, un mēs tur visam pa vidu. Saprotiet, tas ir bērnības fobijas. Ne jau bailes, ja bērns to iesūta savādākā veidā. Es to iesūtu varbūt lielākā mērā ne ar to, ka tur bumba krīt. Man atstāstīja to, ka es tieši bombardēšanas laikā biju izmucis laikā un devies pastaigāties. Bērns jau nesaprot to. Drīzāk bērns sajūt to vecāku reakcijā, vecāku acīs, ja māca pārbiedētajā skatienā, ka tas ir briesmīgi, ka notiek kaut kas šausmīgs. Un ka man saka, jā, ziniet, tagad tomēr mēs dosimies mežā, nu jau pārāk traku, mēs tiešām kādu laiku pavadījām arī tur mežā pie Lielupes. Un tā ir viena lieta, tie ir tie impulsi, kas liek par to domāt. Un nākošais impulss ir tas, atkal sadursme taisni ar šiem tiem muižām, pilīm un baznīcām, kad es viņus abrīnoju, domāju, bet kāpēc viņas ceļ, lai pēc tam atkal viņas grautu? Vai 5. gads? 5. gads vienmēr man bija tāda liela mīkla. Es no vienas puses jau saprotu, jā, latviešu zemniekiem bija visas tiesības neieredzēt barons. Un šī vēsture bija dziļi netaisna. Un tajā pašā laikā, ka viņiem tomēr nepavīdēja šī doma, gal galā to pašu nīsto kungu līgstu viņi var izmantot arī savām vajadzībām. Man nav vajadzība taisnīgi nolīdzināt ar zemi. Bet tomēr tas bija šis iznīcināšanas instinkts. Un tas vispār cilvēkiem ir iekšā, redziet, tas ir ļoti briesmīgi, arī karš, jā. Karš un revolūcija. Karš, revolūcija, man es gribēju teikt vienu lietu, kas ir ļoti būtiski, ir klāt vēl nāk linča tiesa. Ja tāda cilvēka vēlēšanās vienmēr ārkārtīgi aktīvi iejaukties visās sociālajās norisēs, būt iekšā un ka vienmēr tikko ir kaut kāds samilzums sabiedriskajās attiecībās, uzreiz nāk ārā, diemžēl, tas sliktākais, ja. Cilvēkam atdzīvojās tas iznīcināšanas instinkts, nogalināšanas instinkts, kas nāk jau no alu laikmetu. Un tas ir neglābējami. Es nesaku, ka tas ir slikti, jā, tas vienkārši ir. Tas ir, un man ir bijis vēlēšanās to saprast, un tāpēc arī šis cikls, jā, 5. bauslis, man bija ļoti būtisks. Es kaut kādā mērā veicu tādu autoterapiju. Es atbrīvojos, es patiešām atbrīvojos no bērnības fobijām. Un interesanti, tad, kad es biju pabeidzis šo ciklu, man skatoties filmā to, kā lidmašīna pikē un kauc, ļoti specifiski, ka arī tā bomba. Un man bērnībā nācās to diezgan daudz dzirdēt, pēc tam vēlāk arī Rīgā, jo pēc tam māte aizved mani atpakaļ, ja un tur kopā arī tēvs bija. Un mēs piedzīvojam arī to, kādā veidā sarkanā armija bombardēja un kā vispār viņi ienāca Rīgā. Un tāpēc es to izjūtu ļoti tiešā veidā. Un lūk, ka pēc tā glezna cikla pabeigšanas man vairs nebija šī te iekšējā uzbudinājuma. Un gaisa trauksmes skaņa, ka es viņu redzēju filmā, man vairs nedarbojās tā, kā tas bija 44. gadā. Un tā kā es tiešām konstatēju, es kaut kā tiku vaļā un iedomāties, un tā nāk 22. gada 24. februārs. Un viss iet vaļā. Un iedomājieties, kā cilvēks uzbūvēts, cik ļoti psihi trausla. Es jau tā biju lepns, es esmu nospiedis savu brīnišķīgu autoterapiju, visu to zemapziņā, man nekas vairs neskar. Un iedomājies, nāk atkal tas, un es redzu atkal šo lidmašīnu, jā, to trako. Atgriezās šī sajūta. Jā, to troksni, un kā krīt bumba, un kā viss grūst, jā. Un atkal man viss iet vaļā, un vēl baigākā veidā. Un es kādu mēnesi biju pilnīgi paralizēts, mums negleznoju, vispār es nevarēju pastrādāt. Es vienkārši biju tādā izmisuma stāvoklī. Es domāju, tas nevar būt, ka viss tas, kas kādreiz bija, un likās nekad vairs nebūs, un vismaz ne blakām mums, labi, kā vienmēr notiek kaut kur, bet paldies Dievam tālu no mums, un pēkšņi atkal tas ir blakām, pavisam blakām. Un tieši tādā veidā, kā toreiz tālajā 41. gadā, un ka Kijeva atkal tāpat kā toreiz, ja, naktī lido visu lidmašīnas, un mēs bumbas likās, kā tas var būt. Un saprotiet, un atkal tas parāda man vaļā manā glezniecībā to, ka atkal es sajūtu, nē, ap puķītiem vairs neies cauriem. Un atkal man ir jāglezno
kaut kas briesmīgs. Un tā radās atkal nākošās gleznas, jā, ar pavisam jau baigo nosaukumu Nāves deja. Jo patieši mēs to uztvēram atkal kā nāves deju, kā to briesmīgo tēmu, kas viduslaikos bija tik populāri. Jā. Kad mākslinieki attēloja, nu, protams, ar tādu vēlēšanos pamācīt, ka tā nevajag darīt, jā, ka nāve visu laiku ir blakām un viņi mūs visiem tūlīt būs, un, piemēram, bija tāds gleznas sērijas, kur attēloja to, kādā veidā nāve visam ir blakām, un kā tur sākot ar ķeizaru un pāvestu, jā, aizrauja nebūtībā, un tad tur vidējais slāņa un bruņnieks, un beidzot ar nabaga zemnieciņu, kuram arī tā nāve stāv blakām ar savu izskapu. Nu, lūk, es gluži tādā veidā tik didaktiski to nerādīju, bet vienalga arī man parādījās šī te doma, man ir tāda viena glezna, nāves deja tiešā veidā, kā latviešu zemnieki dejo kopā, nu, negluži ar skeletiem, kā viduslaika tajos ciklos, bet kopā ar zaļajiem cilvēciņiem. Mēs labi zinām, ko nozīmē Krimas kara zaļie cilvēciņi, ja, un ko kādu valsti un kāds karotājs viņi pārstāja. Nu, lūk, tā kā es diezgan tiešā veidā arī referējos uz to, kas notiek apkārt. Bet redziet, tam pa vidi vēl viena lieta. Jo to viss jau tomēr arī sevišķi viduslaikos gleznojot šo nāves deju, viņi apskatīja viņu no tāda reliģiska aspekta. Un tad izskaidro to, kāpēc man tapa vesela gleznu rinda par Bībeles tēmām. Jo tas jau viss iet kopā, jā. Bībele, tas ir Bībelē, kas ir Bībelē? Tā ir nogalināšana, tā ir nāve, tas ir naids, jā, tā ir cīņas starp diviem pretmetiem. Nu, pamatā labi, tur ir Izraēla tauta, jā, un tur viss, kas viņus apdraud. Un mums jau tagad ir jāskatās, ka mēs būtībā redzam tieši to pašu. Varētu teikt, ka Izraēla tauta atkal cīnās ar persiešiem. Pavisam tiešā veidā. Jā, Irāna ir daļa no senās persu valsts. Un kā viss vēsture atkārtojās un kā būtībā cilvēki jau arī nav mainījušies. Un arī šī nepieciešamība nogalināt, šī nepieciešamība sev apliecināt, un viņi iet uz priekšu, un tas neparāds ir blakām. Un tāpēc atkal, es gleznoju šīs lieldiskās tēmas, bībeliskās tēmas, un arī lieldienu cikls man vienmēr arī bijis ir tāds, es domāju, ļoti spēcīgi. Vienmēr katru gadu pārdzīvoju to tādu Kristus, nāvi, augšām celšanos. Ir jau brīnišķīgi, ka var augšām celties, mēs jau labi zinām. Mums jau tas diez vai ir lemts un jau tic Bībelē tā kaut kad ļoti, ļoti tālu, ka arī tā pastarās tiesa un pagaidām mums, diemžēl, būs jādzīvo nebūtībā. Varbūt nē. Nu, lūk, un tāpēc arī man kaut kā ļoti šis lieldienu cikls ļoti aizrauja, un man vienmēr ļoti bija tāda doma, kā man gribētās uzliznot kādu reliģisko gleznu. Sacensties ar lielajiem meistariem, ar Leonardo, Rafaelu vai Michelangelo. Es jau smējos, ne jau gluži sacensties, bet arī kaut ko ienest no sevis. Un jau vēl tad ir latviešu gleznotāji daudz ko tādu gleznojuši, taču Rozentāls, viņam ļoti skaisti, Miesniekam ir ļoti, ļoti jauks, un pēc tam ļoti latvisks gleznas man īpaši patīk. Miesniekam mazāk Kugam, kurš Kristu kaut kā pārvērt tādu šausmīgi latviski ar gaišiem matiņiem un zilām aciņām. Drusku tādu slimīgi. Un tā kā to var darīt, Kristus jau ir universāls, viņš dara visiem un visos laikos. Un kaut kā manis to pamudināja tas, ka mēs no muzeja bijām Spānijā un skatoties, kā Zurbarāns un Morillo glezno Kristu vienkārši kā tādu spāņu zemniekam. Un arī Marija attēlo kā viena nabadzīga spāņu zemnieci. Un arī tas man iedvesmoja, ka tiešām tā var darīt. Un vēl piedevām nāca ļoti interesants stāsts ar viens baznīcas pasūtījumu, ka viņi gribēja, lai es uztaisu altāru gleznu, bet tā kaut kā dīvaini sanāca, ka viņiem tas mans Kristus traktējums likās pārāk briesmīgs un dusmīgs, tā varētu teikt, dusmīgs. Viņi gribēja tādu mīlīgu kristiņu. Un es biju attēlojis tādu vienu, kurš tā kā aicina, un otru tā kā mazliet attur ar tēmu. Un Kristus jautājums lieldienās, jo Kristus jau ir kurā gadā atgriežoties, būtībā viņš ierauga ļoti atšķirīgu pasauli. Būtībā viņam vienmēr jāuzstādas jautājums ir, vai tad vispār es vairs kādam esmu vajadzīgs?
Un viņš jau vienmēr ierauga ļoti uzbudinātu pasauli, un vienmēr ir kaut kādi atkal lielie samilzumi un sarežģījumi un kari. Un tā tapa mana glezna Kristus jautājums 2016. gada lieldienās. Bet kā interesanti ir šo te tēmu, šīs visas ļoti lielās tēmas, kā viņas jūsu glezniecībā pēkšņi mijās ar ziediem pietiekami daudz, un viņi gājuši jau ar ilgi laikiem cauri, tagad vairāk, jaunībā mazāk, jeb otrādi. Ziedi man vienmēr ir bijuši ļoti būtiski, jā. Nu, droši vien jau tomēr es viņu uztvēru kā mākslinieks, un es būtībā katru puķi pļavā, un kad viņas saliek kopā, katru buķeti man bija zināms pārdzīvojums, jau kā bērnam. Un arī interesanti ir tas, ka pirmā glezna, ko es uztaisīju, tad, kad es domāju, es nedrīkst gleznot, kaut kā 66. gadā, protams, bija puķītis. Es vienkārši savācu pļavā, un skatās, cik šausmīgi skaisti. Nu, vakars jau ir, ja es ieredzu zeltisko gaismu un gleznoju mazo buģetīti. Tas vienmēr gājis visam cauri, un vienmēr jau man bijusi šī doma, ne jau tikai tas, ka puķis ir skaists pats par sevi, ka viņš jauki gleznoti, ka vienmēr es abrīnojos kā holandieši un īpaši flāmu, 17. gadsimta meistari, viņas ir pratuši parādīt, kādā veidā viņi prot eksaltēt puķis skaistumu, viņi reizē it kā stilizējot, bet viņā ieliekot visu to skaistumu, kas ir tādā dabīgā puķē, dzīvā puķē, haotiskā puķē. Es vienmēr esmu abrīnojis, un arī interesanti ir tas, ka viena no gleznām, ko es jau teicu, ko es taisīju 4 gadus, mocīju 4 gadus, saucās Dāvana manai sievai un attēlo vienu flāmu 17. gadsimta kluso dabu. Es tad būtiski, varētu teikt, nošpikoju no konkrētām gleznām un arī no reprodukcijām. Tāds viņa paņēmiens, es arī mācījos, kādā veidā attēlot puķi nevis tikai tādu, kā viņi ir, teiksim, kādu mēs ieraugam uz galdu vai kādā botāniskā zīmējumā, bet ar visu to spēju viņu novest līdz galēji skaistai formai, kā flāma gleznotāji iemācījās viņā saskatīt to absolūto formu, viņa jebkurai formai būtībā viņu izdestilēja līdz vienai absolūtai, viskaistākajam pagriezienam, kādā roze, teiksim, pavarās, kā tulpi tur izlocās, un arī kā viņi savstarpēji tur viena ar otru spēlējās, viņu noved līdz brīnišķīgai schēmai, un es arī mācījos uz šī te flāmu glezniecības pamata, kādā veidā to arī ierauga dabā, bet ziniet, kas ļoti interesanti ir, ka jūs paņemiet, teiksim, saliekiet vāzē tulpes. Jūs konstatēsiet ļoti drīz, ka tās tulpes pašas no sevis, viņas savējās tādā veidā, un kā tur lapiņa atliecās, un šitā viņas sev dizainē. Šis pušķis sevi dizainē tā, ka viņš ir skaists, un kā tas viens iet tur uz sāniem, un otrs pavarās pretī un atverās, un kā tur lapiņas tā. Tas ir abrīnojami. Saprotiet, šī harmonija ir ielikt arī dabā. Dabā ir šī kontraposta izjūta, kādā veidā koks vai krūms, kā viņš nostājās, kā arī dabā, piemēram, ka jūs pastiedēs, ir kā vien galīgi haotisku tādu ainu, jūs iet pļavā, un kā tur, ziedi pilnīgi juceklīgi. Bet jūs ieskatieties vienā tādā paņemtā gabaleņā, jūs ieraugiet to, ka šie ziedi savstarpēji ir sakomponējušies. Dabai pastāv kaut kāda iekšējā spēja, harmonizēties. Viņa ir harmoniska. Un tā ir brīnišķīga lieta, un kāpēc arī šo harmoniju, piemēram, es abrīnoju puķēs un buķetēs, un es, protams, mēģinu parādīt to, kas viņā pašā ielikts. Bet es, protams, vienmēr atzīšos arī ievēroju šos te brīnišķīgos paņēmienus, ko flāmu gleznotāji bija izkaldinājuši 17. gadsimtā, kādā veidā puķi parādīt, viskaistākajā viņas formā. Ļoti interesanti ir tas, ka es skatījos, kā Maija Tabaka, man vajag teikt jau bērnības draudzene, ko es pazīstu 66 gadus ilgi, viņa tieši ir pretējā virzienā. Viņa glezno savas puķis, tas, kas ir viņas galvā, tikai viņas galvā. Tajā ziņā viņa ir fenomens, bet man ir savādāk. Man patīk pētīt to, ko es ilgi skatos, to puķi, un mēģinu atrast viņas iekšējo būtību, viņas harmoniju. Un, protams, es arī kaut ko pielieku klāt no šīm te viltīgajām flāmu schēmām, kā viņus taisīt vēl skaistāk.
Un man tas ir pilnīgi cits pieejas, jā, man tā ir, zinām mērā, nu tāda izdomātā puķa, absolutizētā. Es tik ilgi moču šo kompozīciju un salieku kopā un pa labu un pa kreisi, un tagad nē, tā puķa nekur nedara, es izmet ārā un gleznoju virsū citu, kamēr es uzstāju šo te kluso dabu, kā tādu, kā viņi man liekas, harmonizēt. Saprotiet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka harmonizējot šo bildi, es harmonizēju pats sevi. Tas man ir vajadzīgs. Tā Es ir jau ļoti laba sakārtoju, atbilde. es taisu, un būtībā es glīstu tādā saldā harmonijā, strādādams pie tās bildes. Vēl ir tēma lielie koki, un jūs pats pašportrets iekšā. Jā, tur tā lieta arī, ka man atšķirībā no Rembrandta galīgi neinteresē sev attēlot. Un tāpēc es izmantoju sev tikai kā modeli dažās bildēs. Nu, vienkārši kā tāda amizanta iestarpinājuma. Es arī ielieku visā tajā trakajā notikumā sev kā tā līdzdalībnieku. Vai arī, jā, kā tas viens darbiņš, kur es iegleznoju sev ābolu vainagāju. Tas bija vajadzīgs sakarā to, tā bija man fotoizstāde. Tie ir fotoizstāde, kurā glezna darbojās kā plakāts. Varat iedomāties, ļoti smieklīgi, vai ne? Parasti ir otrādi foto, kā glezna izstādes plakāts. Man bija tieši otrādi. Foto, jā, par ābolu stāstu, par to, kā ābols dzimst un mirst. Un līdz ar to es arī attēloju sev tādā vainagā, kurā ir viss šīs stādijas, jā. Kā viņa koku zariņš, viņā maz pumpuriņš, viņš veidojās, izaug, jā, zieds, aizmetnes auglis, viņš uzaug un viņš mirst un beigās pārvērstās par vienu riebīgu nāves tēlu, melns, sapūs un izšķīdis. Jā, tas ir dzīves cikls, jā. Ne tikai ābolam, bet arī, diemžēl, mums visiem. Jā, tā kā redziet arī, ja mēs runājam par portretiem, arī man vienmēr interesējas tomēr ir kaut ko ielikt viņā tādu, nu, kaut kādu domu, kaut ko dramatisku, jā. Būtībā, jūs redziet, glezns ir rezultāts manām pārdomām. Viņš ir mans uzskats par dzīvi, mana terapija, kā jau teicu, jā. Arī man vēlēšanās sev harmonizēt, gleznojot kaut ko skaistu. To pašu var teikt arī pa ainavu, jā. Arī ainavā man patīk parādīt, pirmkārt, kluso skaistumu. Es nevaru gleznot Alpus vai palmas kaut kā tur. Francisko. Pilnīgi izslēgts, jā. Man patīk tāda ļoti maigā, pieredzīgā un klusinātā Latvijas ainava. Un viņā ir harmonija. Es vienmēr esmu brīnījies par to, kā gleznotājiem Vižila Brēna 18. gadsimta beigās viņa devās uz Pēterburgu un brauc caur Kurzemē. Un savās dienas grāmatās viņa jūsmo par Kurzemes maigajiem, mīkstajiem, zaļajiem pakalniņiem, par jaukajām bērzu birzēm, kas viņai liekas tik idillisks un kuras viņi grib piepildīt ar kaut kādām tur nārām un nimfām, kas tur pastaigājās un, nu, tādā, protams, savu laiku domāšanas veidā. Bet tādā tas nozīmē to, ka Latvijas ainavas harmonija, viņa kaut kas objektīvs. Tā nav tikai man kā latviešu iedoma. Un vienmēr es gribēju to parādīt, un tāpēc arī šajā izstādē būs mans 4 gleznu tāds pavisam maziņais cikls Zemgales ainava. Kaut kas tāds, ko neviens neglezno. Nu, kas tajā Zemgalē parasti cilvēks saka, fuj. Taču nē, nu Vidzemē, Šveice un Kalnu un Lejas. Nē, es gribēju parādīt to, ka arī šī ainava ir horizonta līnija. Man tā kā Duliem Daukam bērnībā dzīvēt pie vecmāmiņas vasarās. Es vienmēr arī ar prieku skatījos, kur varēja redzēt šo horizontu, un es domāju par viņu. Man arī gribējās uz viņu aiziet, viņu ieraudzīt. Un vienmēr jā, šī klusā, pieticīgā Zemgales ainava, kurā it kā nekā nav, man ir valdzinājusi. Un arī šajā 4 gleznās es esmu ielicis to savu jūsmu, savu mīlestību, bērnības mīlestību uz šo ainavu. Es arī gribu vēl turpināt šo ciklu. Bet kas ir tas lielais vēstījums, ko jūs gan ar šo izstādi, gan ar savu glezniecību kopumā gribat pateikt sabiedrībai? Es viņu gribu taisīt savādāk kā cits, jā. Mākslas muzejā tur bija tā sakot tāda, nu, enciklopēdija, viss pa mani un pa manu glezniecību, bet nē, pie jums viņa ir manā izjūtā
viņa ir tāda tematiski sāsināta. Es izmetu ārā visādus agrīnos darbus un tādus neitrālos. Es atstāju tikai vienu tādu sāsinātu kontrastu. No vienas puses visas tas šausmīgās bildes. Jā. Gan 5. bauslis, gan nāves deja, ar visām briesmīgajām, kuras tiešām saka šausmām, bet konstatēju, es uzliznoju pasaules mākslas vēsturē lielāko mirušu cilvēku kvantumu vienā bildē. Nu tā nu iznācis ir. Jā, tas viss tur ir, un kopā arī ar bībeliskajām bildēm, kas tomēr ir tas, kas it kā ir, nu, es negribētu teikt atbild uz visu, jo Bībele jau arī, un Kristus vēstījums ir mēģinājums, jā, bet nu kaut kādā mērā arī ar zināmu iedarbību uz cilvēci, jā, kaut ko saglābt, sakārtot cilvēku domāšanu, atgādināt par to, ka cilvēks ir cilvēks, jā, mēģināt likvidēt naidu. Un tajā ziņā Kristus vēstījums vienmēr mani ļoti ir uzrunājis. Es vienmēr esmu domājis, lūk, nu, ir tomēr kaut kāda iespēja visā tajā cilvēks cikliskajā neprātā, šajā nepieciešamībā mesties iekšā karos un revolūcijā, tomēr ir kaut kāds pretmets. Viņi pastāv, un par viņu vajag atgādināt. Un tāpēc es negribu teikt, jā, ka man tā kā veco laiku glezniecībā mans bībeliskās gleznas būtu kaut kāds pamācošs, jā, redziet, kā vajag darīt un kā nevajag. Nē, bet vienkārši kā tāds klus atgādinājums, ka, redziet, ir kaut kāda vēl arī vēsts tāda, nu, mīlestības vēsts, jā, iecietības vēsts, jā, kas mūsu laikos ir briesmīgākais, kas mūsu sabiedrības šķeļ, jā, tā ir neiecietība un naids, jā. Viss politiskais neprāts, jā, cilvēki liekas ir gatavi viens otru pilnīgi vai nosist, jā. Un viss tas ir kaut kāda iedoma pēc, un viņi pilnīgi aizmirst par iecietību. Un tāds iedziens kā tuvākā mīlestība, ko vēst Kristus šajā brīdī, liekas, nu kaut kas ir galīgi šajā brīdī neaktuāls, bet viņa ir. Un par viņu vajag atcerēties. Un šajā ziņā arī izstādē būs arī šīs gleznas. Un tajā pašā laikā pretējais, tas, ko es teicāt, jā. It kā galīgi nesadarīgais puķis un puķis, jā. Šeit būs vesela rinda puķiem, viss skaistais. Un atkal to es gribu atgādināt, ka apžēliņi, mīļie cilvēki, jā. Priekškām viss šis neprāts, šis naids, kas cilvēki iznīcina paši pirmkārt. Jo vienmēr es domāju, kāpēc cilvēki nodarbojas ar naidu? Manī viņa nav kā tāda. Es daudz ko nosodu un sadusmojos un es gatavs arī trakot un teikt, vai tā nevajag darīt. Bet manī nav naida, jo naids ir pašiznīcināšanās forma. Cilvēks ar sevi saplos, ienīstot kaut ko, viņam pirmkārt jāmaz nenāja par viņa garīgo psihiju, ka viņš mazliet jauka prātā. Viņam arī viss fizioloģija, kā mēs labi zinām, aknas un pārējais sāk darboties nekā nevajag. Un tāpēc cilvēki ir galīgi neprātīgi ienīstot un trakojot, jā. Un tāpēc es gribu arī atgādināt to lūdzu, neienīdīsim. Un arī tas, ko es rādu, šī nāves deja, ir tas, ko es rādu, kā nevajag darīt, jā. Atgādinājums par šo te naidu un trakošanu, kas noved beigās agri vai vēlu pie nāves. Un beigās arī spātrina šo nāvi. Es domāju, ka cilvēki nodarbojās ar čaklu ienīšanu, viņi saīsina savu dzīvi. Un kad kaut kur sociālos tīklos var izlasīt kaut kādas tādas naida izpausmes, kad cilvēks var redzēt, nav varējis teikumu normāli pabeigt un ielikt vietā pieturzīmes, nozīmē, ka viņš tādā mērā dreb naidā un nepieciešamībā kaut ko izbļaut, ka man liekas, ka nabaga cilvēks, viņš taču sev sārda ar šādu trakošanu. Bet nu, tāda ir realitāte mūsdienās, jā. Cilvēki mācās nīst un nevis mīlēt. Nu, es negribēju teikt, jā, ka manas gleznas darbosies, lai kaut ko mācītu mīlēt, bet varbūt atgādinās par to, cik skaista šī Dieva pasaule un cik jauks ir tās pašas puķis un ainavas un viss, kas mūs ietver. Un arī tāpat Bībele, jā, cik tomēr jauki tā Kristus mācība. Nav jau jābūt reliģiskam cilvēkam, nav jāiet baznīcā, bet, ziniet, kad izlasa to jauno derību, paliek labāk. Tiešām liekas, ka ir kaut kāda izēja un ka cilvēkam ir jāmācās ar sevi strādāt, cilvēkiem ir sev
jādisciplinē. Viņi ir jāsaka jā. Es nedrīkst trakot ar naidu vai nosodīšanu. Man jāmācās ir būt labam un darīt kaut ko labu pats galvenais. Tā vietā, lai trakot sociālos tīklos, lai cilvēks labāk padomā, ko es izdarīšu labu savā dzīvē. Un vai tie cilvēki, ko es nolamāju, varbūt tā vai citādi kaut ko tomēr ir paveikuši. Ja? Un ko tu pats mīļais esi izdarījis savā dzīvītē. Un tāpēc vispār cilvēkam vajag strādāt ar sevi. Un, protams, ka gleznas nav jau tas, kas cilvēku pamācīt būt labām, ir pastāv jau daudz kas. Pastāv literatūra, pastāv muzika, jā. Pastāv bezgalīgi daudz iespēju strādāt ar sevi un beigās ir, vai teikt, visos cilvēkos vairāk vai mazāk, tas arī no Dieva ir ielikts labais. Tas tomēr jebkurš cilvēks, kurš pavada savu dzīvi, viņš tomēr vienmēr vairāk vai mazāk pajautā sev, bet tas, ko es daru labi vai slikti. Arī noziedznieks apzinās tomēr to, ko viņš dara. Ja? Viņam ir, diemžēl, lemts tas liktenis darīt to ļauno, bet viens tāds, un samērā sakot, normāls cilvēks, viņam ir iespēja brīdi sev jautāt, ja? Vai tas, ko es daru, ved uz labo un uz slikto, vai es rīkojos pareizi, vai es kārtoju pareizi savu dzīvi, vai es vedu savu dzīvi tā, lai man tiešām nebūtu kauns dzīves beigās par to, vai ne, kā es esmu rīkojis, ko es esmu izdarījis, jā. Kā es esmu dzīvojis ar savu ģimeni, jā. Kā es esmu ar saviem tuviniekiem apgājies, vai es esmu rīkojies labi, vai man nav iespēja vēl laboties, un vai viss, ko es daru, vai ir vērts uz labu, vai man ir iespēja, un vai es esmu izmantojuši savu iespēju, ja, paveikt kaut ko, kas derētu ne tikai man pašam, manai ģimenei, bet varbūt arī iekļautos Latvijas kopīgajā pienesumā. Saprotiet, tur jau ir tā lieta, dzīve ir ārkārtīgi interesanta lieta, un māksla, literatūra, mūzika, kultūra ir viss tas, kas cilvēkam atgādina to, ka visu laiku viņam blakām ir izšķiršanās starp labo un ļauno, un atgādina to, cik ļoti jauki ir darīt labo. Es vienmēr esmu brīnījies, kāpēc cilvēki nodarbojās ar ļaunu darīšanu. Man liekas, viņi dara ļaunu ne tikai tam otram, viņi dara ļaunu arī pašam. Jā. Viņi sev iznīcina, tā ir pašiznīcināša forma. Un, kad darīt labi ir ļoti jauki, un kad cilvēks, kas dara labi, es domāju, jebkurš cilvēks, kas izdarījis labu darbu, pēc tam jūtas gandarījumu ar to, viņam ir laba sajūta. Viņam pat ja viņam nav tā pateicība nākus, bet arī pateicība ir jauka lieta, un tas viņam reiz atgādina, vai cik labi, ka es tā izdarīju, un nākošais es darīšu tāpat, jā. Un ka es varu no sevis kaut ko atraut. Un, cilvēkam ir ļoti daudz arī labā un žēlsirdības, un man ārkārtīgi labi iespēja atstāja tas, ko es ieraudzīju sākoties Ukrainas karam. Un to, kādā veidā latvieši, kurus atzīšos, bieži uzskatīja par tādiem diezgan egoistiskiem un par sevi domājošiem cilvēkiem. Un pēkšņi cilvēki izrādījās uz spēju uz tādu pašaizliecību. Jā. Es biju vienkārši aizkustināts. Un tas parādījās, tas nav zudis, jā. Cilvēkiem ir spēja palīdzēt, vai kādā veidā, ja kāds cilvēks slims, kādā veidā 1000 un 100 000 saziedoja. Tas viss ir, tas ir blakām. Un kaut kultūra, māksla un vislabais piemērs, kas ir dzīvē, un arī manas gleznas varētu kaut nedaudz atgādināt par šo visu lielo sarežģīto izšķiršanos, kas mums katram ik brīdi ir blakām. Izšķiršanos starp labo un ļauno. Un kaut mums visiem izdotos iet uz labo. Brīnišķīgi. Un pats beidzamais jautājums intervijas beigās. Ja jums būtu iespēja izvēlēties vienu no savām gleznām, ko dāvināt 22. gadsimta Latvijai? Kas ir Latvijai? Es jau muzejiem esmu uzdāvinājis vairākiem muzejiem. Uzdāvinājis arī diezgan daudz privātu personām. Man patīk dāvināt, bet gleznā, kas tur jau tā lieta, tās gleznas, kas man liekas nozīmīgas, es esmu uzdāvinājis mākslas muzejām. Jā, es, piemēram, uzskatu, ka mans lieldienu cikls ir kaut kāda veida, varbūt pienesums latviešu mākslā
parādot. Tāpat es sekoju tam pašam, ko izdarīja Rozentāls vai Miesnieks un citi, jā, parādīt bībelisko vēstījumu, jā, latviskā vidē un latvietim parādīt, jā, ka Kristus vēstījums ir universāls un derīgs visiem laikiem. Un tāpēc arī es domāju, ka es esmu uzdāvinājis šīs, nepiedošana, es uzdāvinājis Rundāls pils muzejam šo ciklu, un savukārt mākslas muzejam es uzdāvinājis Svēto ģimeni ar Jānu Kristītāju. Un, jā, Rundāls pils muzejs arī ir mans mūža liktenis, jā, mans mūža darbs, jā, un arī tas, ka tagad tur atrodas arī šis lieldienu cikls, šīs 3 gleznas, man arī ir kaut kāds apmierinājums, un arī kaut kādā mērā es domāju, ka es kaut ko dāvināju gan ar Rundālu Latvijai, gan kaut kādā nelielā mērā arī ar šīm gleznām no lieldienu ciklu.